Es joprojām esmu šokā, ko cilvēki domā par hipnozi. Pie mums sāka mācīties akadēmijā cilvēks, kurš, viņš ir ļoti ilgu laiku ir bijis vienkārši saistīts ar kristietību baznīcā, kur, tā ir normāla prakse, protams, katram ir savs dzīves gājums, un kāds pie tā paliek, kāds virzās tālāk, bet tad, kad viņa līdzcilvēki uzzināja par to, ka cilvēks ir izlēmis mācīties, mēs mācāmies ne tikai hipnozi, mēs mācāmies regresiju un tā tālāk, visādas metodas, kuras saistītas, lai mēs varētu strādāt ar cilvēka zemapziņu, tad tas pārsteigums bija tāds, kad kā tu vari nodarboties ar okultu praksi. Man liekas, ak dieniņ, kādos viduslaikos dzīvo cilvēki baznīcā, ja viņiem hipnoze vai jebkādas prakses, kuras tiek saistītas ar zemapziņu, ar to, ka tev jāstrādā ar sevi, tiek pasniegts kā kaut kāds sātans, kaut kāda sātana dīdīšana, viss ir kaut kas ļauns no ārpuses. Un cik šaurs ir šis skatījums vispārībā uz to, ko ar šādu metodi var panākt. Un pats fakts, ka šie cilvēki, kuri ir baznīcā, nosoda citus, tas man bija vispārībā tas, kā cilvēki, kuri lepojās, kad mēs esam kristieši, lai būtu arī kāda cita konfesija vai vienalga, kas tu esi, bet kad tu nosodi par to, ka cilvēks ir atvēris acis vēl plašāk, tev nav jābūt pārliecībai tādai, ka viņam ir jādara viss tieši tā kā tu dari un ka tas ir viņam pats pareizākais. Tev varbūt tas ir pats pareizākais, viņam nē. Bet tas fakts, kad liekas, kad es uzzināšu visus tavus briesmīgākos noslēpumus, un es vienkārši tevi izmantošu, tāpēc, ka tas trakākais liekas, kad hipnoze, un tā kā čigāni tevi nohipnotizē, un tu neko nesaproti. Būtībā, ja baznīca to noliedz, tas nozīmē, ka viņi vienkārši negrib, lai cilvēki uzzina, ka lielākā daļa visu to rituālu, kas notiek baznīcā, tie ir, tīrākā, spēcīgākā hipnoze. Tas ir trakāk par to, ko mēs jebkad vispār cilvēkiem varam iemācīt, jo mēs viņiem mācām to darīt pie pilnas apziņas, pilnīgā prāta skaidrībā, jo hipnoze ir koncentrēšanās uz vienu lietu. Un tad, kad tu klausies Dieva vārdu, skaties televizoru, esi iemīlējies, tu esi pilnīgākajā un galīgākajā hipnozē. Tāpēc, ka tu dari vienu lietu un tev vispārējais vispār nesatrauc. Tev liekas, ka tas ir tikai tas, kas jādara. Un kad cilvēks strādā ar savām problēmām, viņš iedziļinās viņā. Mēs viņu vedam tur, kur viņam sāp, lai viņš no tā tiktu vaļā, iegūtu atziņas un virzītos uz priekšu. Tad man liekas tiešām, ja mēs mūsu laikos ejam baznīcā un norādam ar pirkstu uz to, ka kā tu varēji, kaķi, ko tu dari? Kā tu vari kaut ko tādu darīt? Kā tu izvēlies šādas prakses? Vai tu pajautāji, kāpēc tu to dari? Ko tu tur esi atradis? Vai tev tas palīdz? Kā tev tas palīdz? Nevis aktu, sātana, gabals, kur tu esi iekūlies, ko tu dari. Man liekas, ir šajā gadsimtā jāsāk vienkārši domāt līdzi tam, ko cilvēki dara, kā viņi dara un kāpēc viņi dara. Tātad, ja viņi kaut kur vairs nesasniedz priekš savas izaugsmes to, kas viņiem ir nepieciešams, ļaujiet viņiem doties tālāk. Ja tu gribi krist kaut kā priekšā uz ceļiem un baidīties no tā, ka tu visu laiku esi tik ļauns un stulbs un ka tu esi jau grēkā radīts un kad tevi sodīs par katru sīkumu, ko tu ne tā izdarīsi, tad kāds tad ir tas tavs Dievs? Kāds ir tavs Dievs, kurš ir tik ļauns, vai arī viņš tevi tā mīlēs, bet sodīs par katru tavu nepareizo kļūdu? Tas Dievs, par ko mēs iekšēji jūtamies, viņš nav beigts, kas karājās kaut kur pie krusta piesists. Jo tad, kad manā dzīvē nav vadības, tad es arī biju tur, kur šis Dievs ir piesists pie krusta, un man vienkārši ir rakstīta pilna grāmata ar likumiem, kas man ir jādara, lai es atrastu savu ceļu. Bet tad, kad es sāku dzirdēt sevi, manī pēkšņi parādās dzīves Dievs, kur vienkārši saprotu, ka rekur viņš ir mani radījis, lai es vienkārši skatītos, radītu lietas apkārt, lai es kā viņa avatārs vienkārši šeit uz dzīves, šajā dzīvē varētu vienkārši pilnveidot lietas, ko Dievs tikai caur mūsu rokām var darīt. Vai tas ir kādam Dievs, kādam avots, kādam visums, kādam enerģija, vienalga, kā kvantu lauks vai kā jūs to sauksiet, bet tas strādā tikai tad,
kad jūs esat iecietīgi pret sevi un jums nav tikai 10 baušļi, kuras, kaut kad ievērojam, kaut kad neievērojam, un ja kas nolūksies un būs labi. Nē, mēs strādājam ar to, ka mums jābūt pilnīgi patiesiem pašiem pret sevis. Un tikai tad tas sāks strādāt tāpat kā tas radošais, viss radošais, kas vienkārši nerada aiz skopuma, aiz žēluma, aiz kaut kādas aprobežotības, kad man nebija ko darīt, tikai 10 baušus jums radīju un par visu esmu dusmīgs, ka jūs kaut ko nemākat darīt. Dievs radīja labo un slikto. Mums sliktajā ir jāiepazīst bieži vien labais, lai mēs saprastu, ka tas sliktais jau nav tik slikts, bet cik skaista ir daba un cik sabojāts var būt cilvēks tikai tāpēc, kad vienkārši viņš neizprot šīs jūtas. Un tāpēc, lūdzu, Dievs ļauj visiem iepazīstiet savas jūtas, un ja tu esi baznīcā, kas izdemus uz ceļiem, nāc ārā un ieraugi kādu, kuram ir ejams cits ceļš, kādu, kuram neveicās, un tu viņu nosodi, tad ko tu esi iemācījies tajā ēkā, ja tu iznākot ārā, to, kas tur bija, nenes vairs sev līdzi vai nosodi. Tāpēc šis ir par to, ka ir Ziemassvētku laiks, aizdomājieties par to, ko dara cilvēki jums apkārt. Varbūt kādam vienkārši tiešām ir vajadzīgs kāds labs vārds, kādam vienkārši vajadzīgs tas, lai jūs kaut kur neiejauktos, lai jūs lieki nekritizētu. Kāds varbūt nemāk jums pateikt nē. Vienkārši sāciet klausīties sevī, skatīties sevī, jo tas ir vienkārši atslēga tam, lai jūs atrastu laimi un mieru. Kamēr jūs melosiet sev un visu laiku kaut kādā veidā šausmināsieties par to, ko dara citi, tas ir, kur tu dzīvo? Tu dzīvo cita dzīvē, tu domā citu domas, tu domā, ko viņš tur dara. Tā kā esiet vienkārši tiešām patiesi priekš sevīm, lai jūs ieraugat priekš sevis, katrs priekš sevis, tajā laikā, kad jums nepieciešams to patiesību, kāda viņa ir. Vienam viņa būs baznīcā, vienam viņa tur būs, es nezinu, ārpus baznīcas, vienam mājās, citam vēl kaut kur, bet cilvēcība, ja? Iekš kā tas viss attīstās, kā mēs to varam izdzīvot vispār dzīvē, tikai un vienīgi caur to, kad tā iekšējā mūsu būtība, kā bērns, kas mēs esam, kad dzimuši, mēs saprotam, ka viņš uz mums ar ļaunu aci nekad neskatās. Viņš vienkārši ir sajūtās, un visu, ko mēs viņam liekam just, viņš sevī ieraksta. Un ja šis sajūtu ieraksts viņam nebūs patīkams, diemžēl, viņam būs pēc tam dzīvē jācieš, jo viņš būs pieņēmis lēmumu, ka viņam būs jāaizsargājās no visa, kas atgādina šādu sajūtu, lai tikai viņš tā nejustos. Un tas nebūs izskaidrojums, tāpēc, ka tas jau būs ierakstījies kaut kad sen, tālu projām, varbūt pat mātes vēderā, varbūt zemapziņā kaut kādos pirmajos mēnešos, gados. Un šī neiecietība, kas apkārt pastāv par to, ka cilvēki izvēlās kaut kādas lietas, par to, ka citi baidās, par to, ka kādam citam neiznāks. Kāda jums ir starpība? Lai cilvēki mēģina, lai viņi iet un dara. Jūs varat sargāt savus bērnus, lai viņi nekad neiet, neko nepamēģina, lai sēž kastē, lai sēž pie datora, lai sēž ofisā, lai nekad neko vispārībā nekļūdās, lai visu laiku ir tikai tādi, kādi ir priekšraksti. Dariet priekš sevīm, bet tie, kuri grib iet kļūdīties, ļaujiet viņiem pieredzēt. Ļaujiet viņiem vienkārši būvēt savu dzīvi, jo bieži vien tiešām pie mums atnākot cilvēku uz konsultācijām, viņi ir tik nedroši par to, ko citi padomās, ko citi teiks, tāpēc, ka tas tā ierastā prakse. Skolā bieži vien apkārt ir klases biedri kretīniski, kuri vienkārši ir slimā vidē auguši un nāk uz skolu vai uz darbu vai vienalga kur citur, lai sevi paceltu uz vājāku līmeņa. Kāds ir cilvēks, kurš grib pacelties uz vājāka līmeņa? Viņš izmanto vājāko, lai varētu pacelties. Tas vājākais domā, ārpēc visi citi ir stiprāki, gudrāki, viņiem noteikti ir kaut kāda zināšana vairāk nekā man, kāpēc viņš tā drīkst darīt. Bet tad, kad mēs ieraugam, kāpēc tas cilvēks tā vispārībā varētu darīt, mēs saprotam, ka ak dieniņās, par ko es vispār baidos. Un ja šo sajūtu cilvēks gaida gadiem, kad viņam nebija taisnība, man vispār nav jāmeklē viņu citu cilvēku taisnība, man jāsameklē savējā, jāsāk ticēt sev, jāsāk piepildīt savas vēlmes, jāsāk godāt un cienīt savus ķermenis, sava dzīve, savas sajūtas. Tikai tad vispārībā sāk notikt kaut kādas pārmaiņas un foršas lietas,
Jo melošana sev, tā ir tāda pseido dzīve. Te man, kaķis no eglis izmēra. Tā kā, jā, tādi gadījumi mani vienkārši tiešām pārsteidz par to, ka, cik nezinoši ir cilvēki, kad viņi vienkārši pieņem, kad es esmu dzirdējis, es neesmu iedziļinājies, es nevienu grāmatu par hipnozi neesmu izlasījis, un es jau zinu, ka tas ir kaut kas slikts, ko tu dari. Ja mēs skatāmies filmas un domājam, ka Kašpirovskis, tā ir īstā hipnoze un to, ko kāds uz ielas pastāst par čigāniem vai vēl nezinu ko, tad iespējams tev tiešām nav paveicies, jo es nezinu, kas tev jādara, lai tavs apziņas līmenis paplašinātos un tu redzētu skaidrāk. Jo arī tad, ja jums kaut kas tiek pasniegts kā taisnība, tas nenozīmē, ka tā tāda ir. Jo meli parasti tiek sadalīti divās daļās, kur viena pusīte ir īstie meli, un viņi tiek pasniegti kā taisnība, un tā puse, kas vēl varētu būt taisnība, tas vispār tiek izstumts kaut kur, un tas nepastāv. Tā kā vienkārši esiet iecietīgi, vienkārši izvēlēties sev patīkamas lietas, domājiet par to, ka varbūt jūs varat vēl ielikt šajā vilcienā, lai Ziemassvētku laikā sāktu strādāt ar sevi, nevis pirkt tūkstošiem vienkārši dāvanas nevajadzīgas un tērētu laiku tam, lai tēlotu, cik patīkami ir svētki, ja pēc svētkiem mēs atkal jutīsimies slikti, tukši un iztērējušies un nesaņēmuši atpakaļ to, ko mēs tiešām patiesi vēlamies. Ja? Tā kā patiesā vēlme ir vienkārši tas, ko es katru dienu izjūtu, ka es palīdzu cilvēkiem, kad viņi ir priecīgi, kad viņi saskata tos stūrakmeņus, kas viņus visu laiku ir sāpinājis, uz kuriem viņi visu laiku dūrušies un skrējuši virsū, un kad viņi saprot, ka bāc, es varu to savu dzīves kursu nomainīt. Iedomājieties, ja kuģis nomaina savu ceļu kaut vai pa 1 grādu, ja, viņš iespējams vairs tur neaizbrauks, kur viņam bija, nevis iespējams, bet viņš 100 punkti nenonāks tur, kur viņš bija plānojis, ja tas kompas viņu vedīs. Bet ja tas grāds viens kaut vai nāk klāt, tas jau pilnīgi visu izmaina. Tā kā mainiet savu dzīvi kaut vai pa 1 grādam, pa bišķītim, un jūs izjutīsiet tās pārmaiņas garantēti. Jums vienkārši jāatrod šie instrumenti, kas strādā, jo bieži vien runāšana nekas nenotiek. Un kāpēc nestrādā bieži vien visas metodas, kur mēs paši rakstam, paši daram un mēs it kā paši tiksim galā? Tāpēc, ka mēs nevaram apiet savu smadzeņu kritisko faktoru. Un viņu var apiet tikai otrs cilvēks. Un ļoti slikti, ja to dara cilvēki neapzināti, skatoties televizoru, kāds apiet jūsu kritisko faktoru, piekakā jums pilnu galvu, vai jūs aiziet kaut kur uz dažādām ticībām, kur jūs joprojām meklējat, ja, un priekš kam ir tās daudzās lūkšanas. Tas nozīmē, ka jūs visu laiku lūdzaties, jūs dzīvojat trūkumā, tāpēc, ka jūsu vēlmes vai nu tiek daļēji piepildīts, vai jums visu laiku kaut kas ir jālūdz. Tad kāds ir šis Dievs, ja, kurš nerada jūsos to pārpilnības sajūtu, kuram visu laiku kaut kas ir jālūdzās? Kāpēc jūs pats nepieņemat to, kas jūsos jau iekšā ir šis dievišķais? Ja, kas dievišķi ir jūsos? Un ja jūsos ir kaut kas dievišķi, tad tā ir pilnīga pārpilnība. Un atgriežoties tajā, jūs spējat radīt no šī lauka vienkārši tik brīnišķīgas lietas, un jums nav jādzīvo tajā trūkuma domāšanā, kurā, ak dieniņ, kaut man būtu tas un šis, un kaut man palīdzētu. Nē, uzņemies atbildību un vienkārši esi kā šis radošais spēks, kā Dievs, un saproti, ko tu vari radīt ar savām rokām. Nekropļo to dievišķo simbolu, nekropļo to uztveri kā tādu, un vienkārši dari, ja, darīšana. Un ja tev kaut kas neizdodās, tad ej prom no tiem, kuri par tevi smējās, kuri tevi noniecina un kuri joprojām turpina teikt, ka tev tiešām tas neizdosies. Ja tu jūti, ka tur ir vilkme, tu vienkārši nezini, kā to panākt, dari visu, lai tu uzzinātu. Tu uzzināsi. Ja tevī tas būs īstais plusiņš, kurš tevi vilks cauri visai tavai dzīvei, tev sanāks, tev izdosies. Tāpēc tiešām novēlu visiem šajā Ziemassvētku laikā meklējiet tos plusiņus. Vienalga tās dāvanas, jūs varat iepriecināt sevi jebkurā laikā, ja jums nav svarīgs kaut kāds datums, jums atvēlēti prieki kaut kādās brīvdienās, veidojiet savu dzīvi, radiet sev, izmantojiet savu iekšējo dāvanu. Jums katram viņa ir. Vienkārši vai nu atrodiet cilvēkus, kas palīdz jums to saredzēt, sajust,
lai jūs ar to dāvanu pirmām kārtām varat tiešām aplaimot paši sevi, un otrām kārtām padarīt laimīgus arī apkārtējos cilvēkus. Priecīgu šo Ziemassvētku laiku!